Šodien lidojuma plāns dosies uz Spilvi un tiksies ar Latvijas aviatoriem. Iepazīsimies ar uzņēmēju un pilotu Jāni Andersonu, kurš atzīst, Latvijas meteorologiem es neticu. Uzzināsim, vai ir gadījies, ka Latvijas Nacionālās aviokompānijas lidmašīnā piedzimst kāds mazulis, līdzīgi kā tas nesen notika Krievijā. Kā arī atklāsim, kuri no pasaules labākajiem pilotiem vēlas sniegt paraugdemonstrējumus Rīgā. Ir klāt jauna darba nedēļa, un kā ierasts pirmdienas vakarā, klāt ir arī jaunais lidojuma plāns. Šajā reizē sāksim ar pavisam karstām ziņām no aizvadītās nedēļas nogales, kur Spilvē pulcējās Latvijas aviatori. Dzīvē es esmu tramvaju vadītājs. Ikdienā braucu ar tramvaju pa Rīgas ielām, bet sirdī esmu aviators. Ļoti patīk ar mazām lidmašīnītēm. Ir nācies lidot, un nav nekā labāk par mazām lidmašīnītēm. Mašīnas gan man ļoti nepatīk tiešām. Tas traucē braukt pa pilsētu. Mēs no Liepājas esam atbraukuši tālu ceļu. Jā, es saku, vecajam tētim ļoti patīk lidmašīnas un visu tā padarīšana, tāpēc mēs tā izdomājam, ka brauksim uz šo pasākumu. Es esmu aviatārs, man tētis ir aviatārs. Es esmu mobilo sakaru inženieris, es strādāju Latvijas gaisa satiksmē. Jā, un es, protams, strādāju, lai mūsu aviācija Latvijā būs laba. Jā. Un, tas ir, protams, Latvijā tas ir ļoti izteriskais tāds pasākums. Un es ceru, ka tas būs kā tradīcija. Uz pirmo salidojumu aviatori bija aicināti līdzi ņemt arī kādus materiālus, kas varētu kalpot par topošā muzeja eksponātiem. Šo aicinājumu daudz bija ņēmuši vērā, un sestdien Spilvē bija iespēja redzēt gan to, kā 10 gadu atpakaļ izskatījās lidosta, gan arī novērtēt ceļojošo kausu, ko savulaik par uzvaru sacensībās saņēma planieristi. Bet pāri visam, protams, bija atkal redzēšanās prieks un atmiņas. Es gribu parādīt, lūk, mēs te trīs esam. Tas bija pats sākums. Līdz 15 vietas pasažieru. Pēc tam uz ilu 14, 24 vietas bija, un pēc tam ilu 18. Kad es sāku lidot, sāku ar laikās ar izpletni, toreiz pat lidmašīnas nebija, jo bija Staļina laiki, kad lidmašīnas Baltijas republikām nedeva. Mums bija tikai ar aerostatu, bet šeit Spilvē no aerostatu lēkājām. Un tad sākam ar planieru lidot. Pirmā stjuarte no 5. Un radists. Dēls mans arī lidoja. Tētim ir darba stāžs 96 gadi. 96 gadu darba stāžs aviācijā. Jo lidota... 1 gadu ar 2,5 par 1 gadu. Starp citu, runājot par stjuartēm, sestdien Spilvē ieradās arī bariņš jaunu meiteņu, kas tērpušās atbilstoši stjuartes darba formai. Tieši aviatoru salidojumu un Spilves lidostu atzina par labāko vietu, kur ierasties īsi pirms iestūrēšanas laulības ostā. Es priecos. Mūsu Līgavai ir bijusi aviācijas institūta studente. Jā. Un stjuartes tās ir viskaistākās sievietes pasaulē. Tāpēc tika izdomāts, ka mēs esam stjuartes un atbraucām tieši uz šo šādu ļoti jauks pasākums. Noskaņojums patiesi visiem bija labs, un tas par spīti diezgan draņķīgiem laika apstākļiem. Bet, kas vēl svarīgāk, visi no mūsu uzrunātajiem aviatoriem izteica cerības, ka Spilve patiesi atzims un turpmāk regulāri pulcēs gan bijušos un esošos, gan arī topošos aviatorus. Un es ļoti ceru, ka šeit Spilva būs, šā Spilva būs restaurēta un tur būs liels, ļoti interesants muzejs. Es ļoti ceru. Vajadzētu arī pāriet, tagad tas vairāk it kā ir ar muzeju saistīts, bet tam vajadzētu pamazām pāriet tādā darbīgā, nevis atcerēs par pagātni, bet darbībā nākotnē. Es uz to ceru, kad beidzot atgriezīšos tā kā bija Ulmaņa laikos, kad bija tūkstoši bija, jo lidošana jau ir visiem patīkama lieta. Lidošanas paraugdemonstrējumi bija paredzēti arī sestdien, taču, kā jau minēts, laika apstākļi bija patiesi draņķīgi, un organizatoriem vienkārši neļāva īstenot visas ieceres. Tas gan nemaitāja kopējo noskaņojumu.
Neskatoties uz slikto laiku, noskaņojums ir labs. Visiem aviatoriem jāsaprot to, ka mēs esam atkarīgi no laika apstākļiem. Ja? Un šodien tas pierādās. Protams, mums nenotiks aerobātikas šovs, mums nenotiks arī brīvais mikrofons ārtelpā, jo šobrīd sāk stipri līt. Bet no otras puses viss ir labi, jo mums ir Aerovac zālu telpas, ja, kuras šobrīd arī tiek tā apmēram izmantotas. Ja. Sanākuši cilvēki, visi tā kā vai nu ir atlidojuši, vai grib kaut kur aizlidot. Ja. Nu, ir prieks par tiem, kas atnāca, un es domāju, ka tas ir aizsākums tam, kad 1. jūnija nedēļas nogalē šāds pasākums Latvijā notiks katru gadu. Skaidra lieta. Visi Latvijas aviatori sestdien nevarēja sabraukt uz Spilvi, taču savus un kādreizējo kolēģi kontaktus daudzi atstāja. Un tas, turpmāk organizējot nākamos pasākumus, ļaušot aviatorus uzrunāt nevien ar reklāmām televīzijā vai radio, bet arī personiski. Un to pamatmērķi mēs esam sasnieguši. Mēs esam apzinājuši un ceru, ka cilvēki ir piereģistrējušies ar tādiem saziņas līdzekļiem atstājuši, ka mēs viņus varēsim tieši uzrunāt nākošajos pasākumos. Un, katrā ziņā man ir prieks redzēt tos cilvēkus, kas ir satikušies, kas ir atnākuši, kas runā savā starpā un stāsta, ka te es tad un tad darīju to un to, un te tad un tad bija tas un tas, un te tad un tad bija tas un tas. Tā kā atliek viens secināt, lidošana, lidmašīnas un aviācija aizrauj cilvēkus. Un ja jums nesanāca būt pirmajā Latvijas aviatoru salidojumā, nekas vēl nav zaudēts. Jo pilnīgi noteikti šie svētki kļūs par tradīciju, kas aviators gaidīs katru gadu jūnija 1. nedēļas nogalē. Arī nākamais stāsts būs par aviatoriem. Iepazīstināsim jūs ar uzņēmēju Jāni Andersonu. Viņš jau vairāk nekā 30 gadus var sevi dēvēt par pilotu, un viņam pieder arī pašam sava personīgā lidmašīna. Lidot, tas ir tas absolūti skaistākais veids, kā pārvietoties. Un tas ir viena kombinācija no precīzā un neprecīzā. Un man absolūti skaistākie brīži, faktiski daudz no viņiem ir bijuši tieši lidmašīnā, ja runā par to, ko var redzēt. Uzņēmējs gan sevi nevarot pieskaitīt pie tiem pilotiem, kuri par debesīm un lidošanu būtu sapņojuši kopš zēna gadiem. Man aviācija neinteresē līdz pat, ka es biju 14-15 gadi. Un kas man to intereses pamudināja, es pat nezinu pateikt. Es domāju, ka viens bija tas, ka es biju ārkārtīgi slinks skolnieks, un es zināju, ka, lai lidota, nekāda īpaša izglītība nevajag vairāk nekā pilota apliecība. Tad pamazām dzīve sagriezās savādāk, un lidošana nekad nekļūma par manu profesiju. Ļoti liela varbūtība arī, ka es būtu varējis kļūt par militāro aviatoru. Bet arī tas nepiepildījās, un droši vien jāsaka paldies Dievam, jo es esmu ļoti apmierināts būt tieši privāta pilots un nevajadzētu, kā varētu teikt, būt profesionāls pilots un ar to atbildību, ko tas arī nozīmē, un varbūt ne ar tiem darba laikiem. Lai arī pats sevi Jānis Andersons raksturo kā slinku skolēnu, par pilotu viņš tomēr mācījies cītīgi. Citādi diez vai būtu iespējams, ka privāta pilota kurs no pirmās dienas līdz licences saņemšanai viņam prasīja nepilnu gadu. Es sāku lidot, kad biju 16 gadu vecs. Es iegūstu Zviedru private pilot licenci, privāta pilota apliecību, ka es biju 17 gadu un laikām 11 mēneši. Un kaut kādā īsa brīdī es arī biju Zviedrijas jaunākais pilots, bet tas ir ļoti pārējoši. Es arī iegūju tiesības lidot pirms es drīkstēju automašīnu vadīt, jo to tikai var darīt no 18 gadu vecuma, tāpat kā Latvijā. Stāsts ir 30 gadu, un es esmu nolidojis vairāk nekā 1000 stundas, kas privāti pilotiem nav ļoti maz, bet tas arī nav ļoti daudz. Viens SAS, Scandinavian Airline pilots, droši vien nolido kāds 500-600 stundas gadā. Kā salīdzinājums, ka tas ir, pieņemsim, apmēram to, ko viņš 2 gados nolidojis, esmu nolidojis 30 gados. Bet šodien uzņēmējiem lidmašīna ir gan patīkams transporta līdzeklis, gan arī prieka un atpūtas avots. Viņš ir gan priekam, gan pārvietošanās līdzeklis. Vajag atcerēties, ka tomēr tas ir viens lidaparāts un tas ir viens transporta līdzeklis. Es lidoju starp 80 un 100 stundu gadā. Mērķis ir lidot apmēram 100 stundas gadā. Es esmu lidojis uz Vāciju, Dāniju, Zviedriju, Baltijas valsts, Igaunija, Lietuva, protams. Es esmu arī Latvijā kādreiz lidojis, piemēram, uz Liepāju. Pagājušajā gadā arī es biju vienreiz Somijā, konkrēti darīšanās.
Tas ir tās valsts, kur šā lidmašīna ir lidojusi, un tā es neskaitu, ka viņi ir ražota ASV, un viņi ir saviem spārniem atlidojusi no ASV uz Eiropu. Cik stundas ilga paša garākais lidojums? Apmēram 4,5 stundas ir tāds garākais lidojums, ko es esmu pats vadījis ar šito pašu konkrēto lidmašīnu. Turklāt jau atkal dzirdam apgalvojumu. Lidot ir nesalīdzinām vienkāršāk un patīkamāk nekā braukt ar auto. Tas ir apmēram kā braukt ar divriteni. Ja viena reize ir divritenis apgūts, ko parasti apgūst 3,5–4 gadu vecumā, tad zinu, kā braukt ar divriteni un lidot. Tas ir tikpat dabīgi, kā braukt ar divriteni. Ja brauc ar mašīnu 4-5 stundas, tad reāli nogurs, jo ir visu laiku to mašīnu jāvada aktīvi. Ja lido ar šādu veidu lidmašīnu, kur autopilots reāli dara to darbu, pilots brauc līdzi, viņš, protams, pārbauda, ka autopilots dara pareizi, viņš pārbauda visas sistēmas, bet tā darba slodze, ja neskaita pacelšanās, nosēšanās, ir ļoti, ļoti ierobežota. Bet atgriežoties pie paša piedzīvojumiem, 30 gadi nekādīgi nav uzskatāms par mazu laika sprīdi. Vai ir gadījušās arī kādas saspringtākas situācijas? Man ir bijuši vairākas reizes, ka es esmu plānojis veikt lidojumu, piemēram, no Zviedrijas uz Latviju, un es esmu aizlidojis līdz Gotlandei. Tas ir apakaļ uz Visbī Gotlandē, kas ir bijis plānots alternatīvais nosēšanās punkts, jo laika apstākļi Latvijā nav tādi, ka es esmu reizi atlidojis, bijuši tādi, kā bija solīts. Prognozes ir ļoti, ļoti nekvalitatīvas. Diemžēl arī Tallinas sinoptiķi nav labāki, ka tā nav lokāla problēma. Tad jau laikam taisnība vien ir. Pastāv lieli meli, mazi meli un sinoptiķu prognozes par laika apstākļiem. Sāpīga tēma, jo ja es uzskatu, ka gaisa satiksmes vadīšana Latvijā, tas ir gaisa dispečeri, viņi ir manā uztverē Baltijas labākie, un viņi ļoti, ļoti labi arī salīdzinoši ar kolēģiem Vācijā un Zviedrijā savus pienākumus pilda, tad, diemžēl, pa sinoptiķiem, pa Latvijas sinoptiķiem man nav pārāk augsts domas, un tā problēma konkrēti ir tāda, ka viņi ļoti, ļoti bieži pārāk pesimistiskas prognozes pieļauj, un tas noved pie tā, ka piloti konsultējās, es konkrēti konsultējos ar Zviedru sinoptiķiem, lai iegūtu vispusīgāku informāciju. Bet tas mīnus arī tāds, ka ja pārāk daudz reizes draudā vilki un vilks neparādās, tad vairs netic, ka vilks var parādīties, un piloti var sākt pieņemt paši savus lēmumus. Pilots vienmēr pieņem savu lēmumu, bet var pieņemt lēmumus balstoties uz to pieredzi, kad sinoptiķi ir vienmēr pārāk pesimistiski. Atgriežoties pie lidmašīnām, kas ir neparastākie modeļi, kurus gadījies pilotēt? Es esmu arī lidojis militāro vieglo bumbvedēju Zviedru bruņotos spēkos. Es esmu arī viņu pats vadījis ar uzraudzību. Protams, ka viena reaktīva lidmašīna, kas lido tuvu pie skaņas ātruma, ir kaut kas ir pilnīgi savādāks nekā šāda veida lidmašīna. Ko īsti nozīmē šāda veida lidmašīna? Varbūt varam saņemt nelielu raksturojumu par konkrēto lidaparātu. Viņi nav pārāk ātri, varētu gribēt, lai viņi būtu ātrāk, bet viņi ir vien ļoti, ļoti labi kompromiss starp to vēlamo un iespējamo, un arī viņi atbilst ļoti, ļoti manām vajadzībām. Ja būtu tā, ka es ļoti, ļoti regulāri, vairāk reizes mēnesī, piemēram, lidot uz Eiropu, tad bez šaubām man vajadzētu lidmašīnu, kas ir ātrāk, kas varētu arī lidot augstāk, kas varētu lidot arī sliktākos laika apstākļos, nekā šā lidmašīna ir spējīga darīt. Pat cik man nav tāda vajadzība, tad šitā lidmašīna patiešām ļoti, ļoti labi atbilst manām vajadzībām. Viņš ir pasaules vislabākais lidojošais darba zirziņš, jā. Viņi, protams, ir uzlabot, piemēram, šitie krēsli. Viņi ir ļoti uzlabot salīdzinoši ar tiem krēsliem, kad bija pirms 20-30 gadiem. Šitie krēsli, piemēram, iztur 26 reizes pārslodzes, un viņi ir biznesa klases lidmašīna krēsli. Var redzēt to konstrukciju šeit apakšā, ka viņi ļoti, ļoti... Viņam, piemēram, ir airbag, kas avārijas gadījumā uzpūšās. Tas, protams, arī nebija senāk lidmašīnām. Kad tādā ziņā tā attīstība gājusi uz priekšu pa mazām soliņām. Bet tā pamatkonstrukcija, viņi ir, varētu teikt, vairāk vai mazāk identiski. Nevar gan nepieminēt, ka pamatīgi ir mainījies arī lidaparāta vadības aprīkojums. Tā lielā starpība ir kabīnē un kādi instrumenti ir pieejami. Tad, kad es sāku lidot, tad šādi instrumenti nebija
nevienai civilai lidmašīnai vispār vienkārši nebija tās tehnoloģijas. Un pa priekš šāda veida tehnoloģijas parādījās tādīs ļoti lielās lidmašīnās, kas lido pār Atlantijas okeāniem vai ļoti garās distancēs. Un tās tehnoloģijas agrāk viens tāds aparāts maksāja krietni vairāk nekā viena šāda lidmašīna. Bet tagad elektronika ir viss samazinājis, viss padarījis daudz lētāk. Šī lidmašīnai 2 GPS uztvērēji, tas arī atšķir viņu no daudzām citām lidmašīnām, kur varbūt ir viena. Šeit viss tiek analogi prezentēts un tā precizitāte, viņi ir nesalīdzināmi lielāki un labāki. Vecās analogās tehnoloģijas, tas vienkārši nav salīdzinājums. Un tomēr, lai arī kāds būtu lidaparāts un tā aprīkojums, pa lielam 100 gados pamatīdei nav mainījusies. Lidošana cilvēkam spēj sagādāt fantastiskas emocijas, lieliskus skatus un piedzīvojumus, kādu citā veidā gūt nebūtu iespējams. Viss tas piedzīvojums un arī, teiksim, ja mēs no šejienes startējam tagad, mēs pēc 40 minūtēm varētu būt, piemēram, Roņu salā. Uz Roņu salu nokļūt bez maziņas lidmašīnas, tas prasīt mums daudz stundas, un mēs varbūt tikai rīt pēcpusdienu būtam aizbraukuši. Un tas nozīmē, ka mēs varam aizlidot, mēs varam pavadīt skaistu vakaru un nākamā rītā lidot mājās. Tas ir pilnīgi reāli. Savukārt nākamajās minūtēs parunāsim par dzemdībām. Proti pāris mēnešus atpakaļ kādā Krievijas lidmašīnā reisa laikā pasažierei pieteicās mazais. Interesanti, vai līdzīgas situācijas ir bijušas arī Latvijas lidmašīnās. Starp citu, topošajām māmiņām pirms kāpšanas lidmašīnā ir tādi noteikumi, kas būtu jāņem vērā. Mūsu apkalps, protams, ir gatavs dažādām situācijām, bet tie reālie gadījumi šobrīd nav tādi bijuši, kur tā nepieciešamība ir radusies. Lai izvairītos no pēkšņām dzemdībām, grūtniecības komplikācijām vai vēl kādiem neparedzētiem pavērsieniem lidojuma laikā, vairums aviokompāniju arī topošajām māmiņām ir izvirzījušas ceļošanas noteikumus. Līdz 27. grūtniecības nedēļai var lidot pilnīgi bez jebkādiem ierobežojumiem. Protams, vēlāk, grūtniecības jau tālāk beigu posmā, no 28. līdz 35. nedēļai tāpat joprojām var lidot, ja nav nekādas grūtniecības komplikācijas. Un šajā gadījumā vienīgais ir vajadzīga mediķa izziņa par to, ka lidot konkrētai personai ir atļauts. Ja grūtniecība norit normāli, sieviete grūtniece viennozīmīgi drīkst doties ceļojumā, bet, ja runājam par tādu optimālo laiku, tas būtu kaut kur no kādām 14 grūtniecības nedēļām līdz 28 grūtniecības nedēļām. Un noteikti, ka vienmēr ir jāņem arī līdz, tad, kad pacients dodās, kad grūtniece dodās kādā ceļojumā, obligāti jāņem līdzi ir mātes pasi, kuri ir visi viņas dati, personas dati, kā arī dati par grūtniecības norisi. Savukārt jau vēlāk grūtniecības pašā beigu posmā no 36. nedēļas lidot vairs jaunai topošai māmiņai nav atļauts. Bet sievietēm, kuras zem sirds nes 2 vai 3 bērniņus, par kāpšanu lidmašīnā ir jāizmirst pāris nedēļu ātrāk. Ja gaidām ir dvīnīši vai trīnīši, tad lidot nav atļauts jau no 34. nedēļas. Par lidošanu iet runa tikai tādos gadījumos, ja grūtniecība ir norit bez sarežģījumiem. Ja nav grūtniecības pārtraukšanās draudi, ja nav asiņošanas, ja nav placentas piestiprināšanās, teiksim, tādas izmaiņas, ja? Un ja anamnēzē, piemēram, sievietē nav bijusi grūtniecības neiznēsāšanas problēma, bet tās jau ir lietiņas, kuras viņas ārstējošais ārsts ļoti labi zina, un noteikti arī grūtniecei ieteiks, ka jūsu gadījumā jums ceļojumā doties nevajadzētu. Ja? Var grūtniece ceļot gan ar sauszemes transporta līdzekļiem, gan arī ar lidmašīnām. Ja mēs runājam par lidmašīnām, tad līdz 36. grūtniecības nedēļai, un viņu grūtniecības gadījumā droši vien optimālākais laiks būtu līdz tām 32 grūtniecības nedēļām. Un ir tīpaši, ja tas lidojums ir ilgāks, ja obligāti grūtniecei ir jāievēro, ka viņai ik pa stundiņai ir jāpieceļas, jāpastaigā, vismaz kāds 5, 10, 15 minūtītes. Obligāti lidojuma laiks
laikā ir jādzer šķidrums, pietiekamā daudzumā. Un ir arī pat tāda rekomendācija, kad uzsākot šo ceļojumu vajadzētu lietot arī speciālās vēnu zeķes. Esam dzirdējuši, ka ir aviosabiedrības, kas topošajām māmiņām pirms kāpšanas uz borta var paprasīt, vai rokas bagāžā ir arī tā saucamais pūriņš. Bērnu drēbītes, kas var būt nepieciešams, ja nu tomēr mazais nolem pieteikties lidojuma laikā. Tā rekomendācija noteikti ir labi domāta un to var paturēt prātā. Bet ņemot vērā to, ka Air Baltica 16 gadus lido un katru gadu vairākus miljonus pasažierus pārvadā, un tajā skaitā daudz tūkstoši jauno topošo māmiņu arī pārvadā, man nav atmiņā gadījums, kad dzemdības būtu pieņemts lidmašīnā. Tā kā tiešām tās nedēļas, līdz kurām ir atļauts lidot, tas ir jau labi pārdomāts, jau ar labu rezervu ņemot vērā tos grūtniecības procesu. Bet ko par lidošanu esot gaidībās varētu teikt divu meitu mamma, kas zem sirds nes trešo? Marinai darba specifikas dēļ ir bieži jādodas lidojumos arī tad, kad puncis jau izaudzis krietni liels, un faktiski viņas meitas vēl būdams mammas vēderā ir pabijušas visdažādākajās valstīs. Tas ir mana treša grūtniecībā, un es varu pateikt, ka nekad nebija kaut kādas tur, tādas sajūtas, kad es domātu laba, kas nelidotu. Tagad mēs jau lidojam 7 reizi, un šitas būs 8. Tālākā vieta, kur viņa bijušas, tas bija Ņujorka. Bijis gan reiz arī gadījums, kad aviosabiedrības darbinieki ļoti negribīgi laiduši viņu uz borta. Man bija 32. nedēļa, un īstenībā es lidoju no Mīniha. Bet vedriņš bija maziņš, un viņi tā kā negribētu man laist lidmašīnā, un tad es teicu, labi, es palikšu Vācijā, un jums būs ar vienu vāciešu vairāk. Un tādā mirklī viņi teica, nē, labāk jūs lidosiet uz Rīgu. Es saku, labprāt. Un tomēr tā objektīvi no malas skatoties rodas jautājums, vai ir vērts riskēt un kāpt tajā lidmašīnā? Varbūt tomēr pārvietoties pa sauszemi? Jā, protams, ir izvēle. Vai lidot vai nelidot. Un īstenībā, ja jābrauc, tad tu vari arī braukt ar autobusu. Un šajā gadījumā tev vienkārši jāpaskatās, kas tev ir ērtāk un kas būtu šajā gadījumā varbūt arī labāk priekš bērniņa. Un reitinē, ja man jābrauc uz Vāciju, piemēram, tas nozīmē vai 24 stundas autobusā kaut kur tricināties, vai 2 stundas ar lidmašīnu. Un, protams, es izvēlētos lidot ar lidmašīnu. Tā ka noslēgumā atliek vien secināt, grūtniecība, ja vien norit bez komplikācijām, nav šķērslis lidošanai, un daudzas topošās māmiņas patiešām arī vēl pirms bērniņa nākšanas pasaulē labprāt izmanto iespēju doties ceļojumā ar lidmašīnu. Raidījumu sākām ar kādu pat notikušu pasākumu, bet noslēgsim ar tādu, kas vēl tikai gaidāms. Mums ir kļuvis zināms, kuri būs tie piloti, kas Rīgas svētku laikā ar rīdziniekiem un pilsētas viesiem sniegs paraugu demonstrējumus. Demonstrēsim to, kas sagaida skatītājus nākošajā 2013. gadā pilnā apjomā. Šogad mēs gribam stādīt priekšā jaunu formātu. Un bijām jau Lielbritānijā, apmēram jau arī izrunājām. Izstrādājam. Tas būs tāds mazs pārsteigums, bet domāju, ka viņš būs ļoti interesants, jo patiesībā jaunais formāts, un tas, kā mēs plānojam tos svētkus nākošgad, viņš būs vēl iespaidīgāks nekā pirms tam. Runājot par sacensībām nākamajā gadā, pagaidām netiek atklāts, ko tas jaunais formāts īsti nozīmē. Zināms vien tas, ka sacensības būs sadalītas 2 daļās. Proti pilotu cīņas par labākajiem rezultātiem pamatā notiks nostāk no Rīgas centra, jo pa lielam jāatzīst. Skatītāji, nebūdami speciālisti, tāpat īsti nevar saprast, kas un pēc kādiem kritērijiem tiek vērtēts. Savukārt pilsētas centrā risināsies vizuāli iespaidīgākā un skaistākā sacensību daļa. Lai lidojums būtu skatītājiem vēl baudāmāks, tas varētu notikt mūzikas pavadībā, varbūt būs uguņošanas elementi. Taču kā būs īstenībā, pateikts netiek. Lai to uzzinātu, būšot vien jānāk un notiekošais jāskatās klātienē. Taču pamata mērķis ir pirmkārt Rīgu un sacensības tajā izveidot par vietu, kur kāro nokļūt katrs labākais pasaules pilots, bet otrkārt skatītājos raisīt interesi par aerobātiku kā tādu. Būs bišķiņ jauni, daudz maz vienkāršāk saprotam sacensību noteikumu. Cilvēkiem saprotam, lai viņi var just līdzi, lai viņi var saprast vēl vienkāršāk.
Un tā akrobātiskā daļa tā kļūst vēl sarežģītāka. Savukārt, atgriežoties pie paraugu demonstrējumiem, kas risināsies šogad, vai tos sniegs kāds no pilotiem, kas Rīgā viesojās jau pērn? Droši vien, ka būs arī pārstāvēti daži no tiem pilotiem, kas vēl bija, bet nāks klāt arī vēl jauni, kas ir ļoti interesanti un ļoti kolorītas personības. Lai arī viss paredzētais tiek turēts diezgan lielā slepenībā, mums Gins tomēr atklāja, ka šogad paraugu demonstrējumus visticamāk sniegs 2 piloti ar 2 lidmašīnām. Šobrīd esot 4 kandidāti – Krievijas augstākās klases pilota Svetlana Kapāņina un Spānijas pilots Kastors Pantoba. Viņi abi Rīgā savu meistarību demonstrēja arī pērn, kā arī 2 Lielbritānijas piloti, kas Rīgā vēl nav bijuši – Garalds Kūpers un Eriks Vazēls. Kurš no viņiem tad īsti demonstrēs augstākās klases pilotāžu Rīgas svētku laikā, būs jāiet skatīties klātienē. Pusstunda ir pagājusi un savu lidojumu plānu nevien šai dienai, bet visam pavasarim esam izpildījuši. Šajā mirklī mēs vietu LTV 7 kanāla ēterā nododam futbolistiem un olimpisko spēļu dalībniekiem, bet mēs ar jums tiksimies jau augustā. Lai jums jauka vasara! Ata!